Es nebiju domājis, ka es braukšu atpakaļ. Nu tā, uz tādu varbūt ilgāk laikus, kaut kādu mēnešu varbūt, vai ne. Bija tā, ka pavīdēt tāda iespēja, ka jābrauc atpakaļ uz Latviju. Bija tā, ka tur ar tām visām lietām tik viegli neiet, vai ne? Tā kā gribam, vai ne? Paņēma tur lietu un visu bīdīt, un visu tur ies, tur vajag forši un tā pa sliedēm. Bet gadās kaut kas arī no sliedēm noskrien dažreiz. Un tagad ir tā, ka bišķiņ nobīdījies kaut kas, bet tas viss ir izcināts, tas viss vienkārši birokrātija un laika jautājums ar visām lietām, kas notiek. Un tiklīdz atrisināsies man visas tās lietas tā, es arī droši vien došos atpakaļ. Kaut gan atbraucot uz šeieni, un tagad padzīvot 2 nedēļas, es gribu vēl visu kaut ko paspēt izdarīt. Šeit, Latvijā. Es gribu bišķiņ aizbraukt, pabraukāties apkārt pa Latviju un pabaudīt īstenībā Latvijas vasaru. Viss tā. Tas tā, iespēja tādu pavīdēju un baigi forši tādu pavīdēju, jo baigi labi ir tā aizbraukt, pēc tam atbraukt kaut kādu laiciņu atpakaļ, un pēc tam kā braukt projām, ne? Nevis tā, ka tu aizbrauc un tu pavisam aizbrauc un zini, kā tur, nezinu, tur pašī. Un tam, man liekas, var arī nojūgties, bet tagad atbrauc atpakaļ kaut ko, tā, Es, man liekas, neesmu nostājies uz kājām, es tā lidoju. Es esmu paspējis atgriezties vecajā darbā, Latvijā ir forši, es esmu atbraucis atpakaļ uz neilgu laiku. Jā. Nē, ja godīgi, tad ko es esmu paspējis izdarīt? Atpūsties, kolosāli nosvinēt svētkus, daudzas dienas. Man nebija jābūt darbā, es vēl esmu darbā, es vēl strādāju, arī šeit Latvijā. Man attieksme ir mainījusies, man ir vieglāk strādāt tagad tajā darbā, kur es strādāju, jo es zinu, cik ilgi es viņā strādāšu, apmēram. Nē, ja godīgi, tad ir forši tagad strādāt tur, kur es esmu, kur es strādāju. Es neteikšu vietu, neminēšu, nereklamēšu ko. Viss tāpat droši vien zinu. Tur ir mainījusies visādi, tā vispār tā atmosfēra, tur tāda bišķiņa vēl saspringtāka kļūs un tā, bet uz mani tas baigi neatiecās, man liekas. Vismaz es to tagad es to visu uztveru tik viegli, cik vien iespējams. Es nevaru pateikt, ka pat vārdos nevaru tā izteikt. Šeit ir vieglāk. Šeit ir vieglāk tas, kad atbraucot atpakaļ, tu vispār nejūt nekādu vairāk, nekādas tādas spiedienas, tu liekas viss tāds frīvs, tāds jauki ir. Tur bija tā bišķiņ vairāk, jāiegriežo bišķiņ, jādomā bišķi vairāk, zini kā, tur bija tā ar valodu arī, zini, ir tā kā ir, kaut kā jau bišķiņ tur verbelēja angliski, bet tur tā mācījos arī pareizrakstību angļu valodā. Tas ir traģiski. Ar runāšanu mani bieži nesaprot. Par telefonu es vispār nesaprotu, ko man saka. Tādas visādas, valodas barjera baigā īstenībā tur bija tāda. Kad atbrauc šeit, tu visu laiku vārīties. Tev baigi forši, tu vari visiem pateikt, ko tu domā, ko tu dari, visiem pajautāt, vai nevis kaut ko, tā, izrunāties vairāk. Ja kaut ko nezini, tad tu izrunājies, vai ne? Tādā ziņā, es domāju. Mainījies šeit ir laikam nekas. Tā baigi laikam nekas. No sākuma likās baigi zaļāks viss palicis. Jā, tas arī viss, kas ir baigi tam mainījies. Jo no sākuma likās, ka viss tās baigi. Pēc tam jau kā aiziet tādās vecās sliedēs, kaut divas nedēļas laikam es esmu šeit. Pagaidām es nekur neskrienu. Tā kā esmu mierīgi varat zvanīt. Tā kā jums ir garlaicīgi. Tā kā, tas arī ir galvenais, kad braukšu tālāk cīnīšos, jo ne pa kapeiku nevienā sekundē nebija vīlies tanī, ko es izdarīju, ko es daru.